Studijā aicinām Leondi Priedulēnu. Prieks tev redzēt. Nu, ko, lielisks sezonas sākums, jāsaka tā. Pirmais posms 5. vieta, otrais posms 6. vieta, trešais posms 4. vieta un 0,04 sekundes tikai pietrūka līdz tā medaļai pasaules kausā. Kur tas noslēpums? Tu sakārtoji savu galvu, tu dabūji jaunas komandas? Jā, jāsaka, sākums daudzsološs, bet tas, kas man tā kā sajūtās iekšā ir, kas nospēlē šo lielo lomu, ir tas, kad kamanas pamainījās. Šobrīd es braucu ar jaunām kamanām, paldies Dainim, un arī slidu koncepts ir pamainījies pavisam cits. Tas paldies Martinam, un jā, kaut kas ir aizgājis. Kas notika kardināli? Tas arī bija tas. Kaut kādas mazas niansītas, jauna uzbūve vai... Principā kamana ir palikusi tā pati, bet tās detaļas nomainītas un šis tas slidas, jā, arī. Mēs skatīsimies video no Kenigzē sacensībām un jautāšu tev par tām 0,04 sekundēm. Tev jau ir brāļi dukuri, kas zina, kā pārdzīvot dažādas lietas, bet vai tu pārdzīvoji to, vai ņemot vērā to, ka šī sezona iesākusies diezgan veiksmīgi, tad tas pārdzīvojums ir tāds, tāda handicap dod, ka nākamajās sacensībās jau man tāpat būs tā medaļa? Zinu, uz to brīdī tā 4. vieta bija, man jau tās ir debesis. Un tagad, protams, atskatoties atpakaļ un zinot, kur palika diezgan daudz, ne tikai 4 simtaļas, tad jā, ir neliela tāda škrobīta, bet tā ir pieredze, tā ir jākrāj un nākamreiz zināšu. Par kamanām tu jau izstāstīji, kā ir ar tavu braukšanas stilu, ar iemaņām? Neesi jau ne pirmo gadu pasaules kausa apritē, bet kā šajā sezonā tu jūti sevi? Protams, ar katru reizi braucot uz trasi, kuru tu zini, kas tev iepriekšreiz nesanāca un pie kā ir jāpiestrādā, un tu vairāk fokusējies uz tām lietām. Un, ja pirmajā reizē tu aizbrauc, tev viss ir jauns, tad citās reizēs... Mēs šeit redzam, ka Miša Arhipovs pierāk tev klāt. Ko viņš saka šī brīdī? Mierina, jeb tieši uzmundrina? Nē, viņš teica 4 simtaļas pietrūka. Es teicu, nekas. Vēl par šīm simtaļām un tūkstošdaļām runājot, es papētīju šajā Kenigzē 1. un 2. braucienā tavu starta laiki. Vienā 5.16, otrā 5.04. Uz aci mēs noteikti tā neizjūtam to atšķirību, bet vai tu izjūti atšķirību tajā, kā tu noskrien to starta laiku? Jā. Jūti to mazo atšķirību? Tā nebija mazā atšķirība, tā bija diezgan kardināla atšķirība tieši uz starta. Skeletonā tas ir ļoti daudz. Parasti, ja tu nomet starp braucieniem 2.30, tas jau ir labi, bet... Bet tu tā analizē, ko tu izdari, tas ir viens papildus solīts, ne tā... Tas ir, jā, tā ir mana lielā sāpe, ka es skrienu pārāk īsi, un tas bija redzams arī pirmajā braucienā. Es uzlecu pātru uz kamanas, es jau uzlecot, es jau jūtu pāts. Nevajadzēja vēl, un nobrauc lejā. Es domāju, labi, būs kaut kāds 0,9, 10, ieraugu 16. Es domāju, vāks ir. Par ko tu visvairāk dabūni žagarus no treneriem? Visu. Par braukšanu, arī par startu, jā, par to tālumu. Man ir tā lielā problēma arī tepat estakādē. Es cīnos ar to, kad man jāskrien tālāk, un visu laiku man tā problēma, kad kā sākas kalns, tā man nezinu, kājas nevelk vai kas, bet uzreiz lāc iekšā. Mēs parādīsim arī mazu vizītkarti. 2012. gadā tu debitēji pasaules kausā, un es tev gribēju jautāt tā, ka ir tāds uzskats, mēs esam runājuši arī ar sieviešu tenisistu, un viņi teica, ka vīriešu tenisā ir tā, ka tur ir draudzība pastāv, tur vīrieši var savā starpā arī pēc spēles pajokot. Sieviešu tenisā nekad tu tādu neredzēsi, tur ir intrigas, tur labāk sievietes nerunā. Kā ir skeletonā? Tu šo 3 gadu laikā esi tā kārtīgi iepazinies to skeletonu pasauli, kā ir sieviešu skeletonā vidū? Ļoti nekas, neesam mēs ne ienaidnieces, nekas. Treniņos pa jokam arī ir, un, protams, kad ir sacensību diena, tad ģērbtuvēs ir daudz maz klusums, un kāds uzvalkās stūrī, kāds ne, bet katrs ir atkal iekšā sevi, bet pēc sacensībām atkal visi ir draudzīgi. Kas tev ir svarīgi pirms starta? Mūzika, klusums, emocijas, prom no brāļiem, no treneriem? Kā? Man ir svarīgi, lai ir tā sajūta, ka ir kā treniņos, jo man ir
lielas problēmas, ka es sāku uztraukties pirms sacensībām, un tad viss iet šķīvi greizi. Un, ja es uzturu to sajūtu, kad ir kā treniņos, ka jābrauc kā treniņos, tad es varu atbrīvoties. Un, pirms sacensībām es neklausos speciālu mūziku, es uzslēdzu austiņās radio. Vienkārši kā ikdienā parasti trasēs fonā skan radio. Un, arī sacensībās neko es tādu... Vācijas radio kaut kādu vietēju? Jā, vietējo radio, pilnīgi ziņas, da jebko, lai tikai skan man fonā un visu. Un, es to mēģinu uztvert kā treniņu ar ātru startu un viss. Bet kā tev ir ar dziedāšanu pašai, ja tu tā diezgan to mūziku esi uz to? Bērnībā es dziedāju korī, bet tagad jau tikai dušā. Mums ir tāds... Ieskatījāmies tavā albumā un atradām šādu bildi. Jā, Andris tas Kivičs? bija Andris Kivičs. Jums ir dots gaidāms vai bija jau? Mēs palaidām garām. Jūs palaidāt garām. Tas bija pirms dažiem gadiem. Siguldā bija šis te noslēguma pasākums, un kā viens no bija šis te koncerts Šķēpiem mirdzot laikam. Un jā, man tajā dienā piezvanīja Andris Kivičs un teica, Elīze, jau Cauce ir saslimusi, un viņam vajadzēja dziedāt ar viņu, vai nevar izpalīdzēt, un kāpēc ne? Patīk pateikt, es tagad pirmo reizi nosēdinātu tev pretī, un man būtu kaut kāds psihologa tests, man būtu jāpasaka, ar ko tu nodarbojies. Noteikti es nepateiktu, ka tas ir skeletons. Kāpēc? Noteikti es nepateiktu, tu izteici pārāk mierīgi un liekas, ka nepakļautos tādā avantūrā. Mēs paskatīsimies vēl vienu fotogrāfiju, tu arī lec ar izpletni. Jā. Tev vispār kaut kā ir spēle šajā dzīvē? Tu arī ar Kiviču mierīgi aizvien nodziedi. Jā, jau bērnībā es biju piedzimusi tā kā pašpuika. Man ir 2 brāļi, un mamma vienmēr smējās, kad viņai ir 3 dēli. Šis te skeletons, agrāk es biju tā, ka viss, kas ir ekstrēms, viss, kas ir kaut kādu adrenalīnu, tad tas ir manējais. Un tagad, ja skeletonā viss ir tas, to visu es varu izlikt tur. Sacensībās visu to eksplozivitāti, visu adrenalīnu, uztraukumu, visu tur. Un brīvajā laikā tagad es esmu ikdienā tāda mierīgāka, piezemētāka, klusāka. Un, jā, protams, šis te izplatnes, tas jau bija mans bērnības sapnis. Un draugi man uzdāvināja uz 21. dzimšanas dienu dāvanu kartu. Tad izlaiž. Tev ir iespējas salīdzināt. Tev vēderā parasti ir tās sajūtas ar skeletonu. Man nav izdevies braukt lejā ar galvu. Bet kur ir trakāk? Tur es lecu ar instruktoru. Tas garlaicīgi, ja? Tā arī nevarētu teikt, bet tad sakņudēja tad, kad es ieraudzīju, kad pirmais nostājās pie durvīm, izlec ārā un pazūd vienkārši. Un tad man bija tāds, labi. Jā, tad tas bija, bet pārējais tu jau tur plivinies un instruktors jau visu izdara. Bet skeletonā varbūt būtu citādāk, ja es lektu viena pati, bet skeletonā jau tu dari visu pati. Tā kā, grūti salīdzināt. Man tā likās, ka varbūt ne visu pati, jo mēs tos parādīsim vienu video, kur tev, brāļi ar tādu pieredzīti tev kaut ko arī pamāca. Šitan arī ir, kur zilie kluči tev jāpastūrē. Es domāju, ka pārējās skeletonists noteikti ar tevi skatās, bišķiņi ir tāds, ka es pasties viņai kādi padomu devēji, cik kārtēji, vai ne? Šādi titulēti sportisti visu laiku. Kā ir? Es domāju, ka ilgu laiku viņas domāja, kāpēc tu to neizmanto? Kāpēc? Tev ar tādiem tev vajadzētu būt kur? Bet jā. Tagad jau sanāk tas galiņš. Ja tev būtu, pieņemsim, tagad sezonas visas dzīves atbildīgākais starts priekšā, bet tev būtu jāpaņem viens no viņiem līdz visiem. Kur tu ņemt un kāpēc? No brāļiem? Vai varbūt arī treneriem, varbūt Dainis, varbūt Mīka. Latvijas komandas ņemt. Kā viena vesela. Tev ir viens cilvēks, kurš tev ir tā, varbūt jā, Dainis kā treneris visvairāk ir padoms devi. Ja no treneriem, tad es... Trases ziņā es droši vien paņemtu Matiesu Bīdermanu, mūsu vācu treneri. Jo viņš kaut kā man izstāsta, ka man aiziet. Kaut kā viņš to pasniedz, es pat nezinu kā, bet kaut kas viņa runas veidā vai kas man kaut kā vairāk arī strādā. Intervējot brāļus un braucot arī uz šīm vasaras nometnēm un redzot viņu lielo darbu un ieraugot tevi tur, liekas, sieviete, skeletons, šīs slodzes, štanga, viss, kas ir jādara. Tu, kad gājies skeletonā, tu uz kaut ko tādu biji gatava?
Nē, viss, ko es dzirdēju no manas skolotājas, kas man ieteica aiziet, bija, ka, ja tu aizies, tad treniņi būs nopietnāki. Tas arī bija viss. Bet es atceros pirmo treniņu, mēs aizgājām, un jau pēc pirmās dienas kājas jau sāpēja. Un, jā, ir ko turēt, bet redz, tas viss nes augļus. Tā draudzene, es pateicu, paldies. Cik es saprotu, tā draudzene vairs, kur atnāca uz to pirmo, uz tām atlasēm, viņa vairs nav. Draudzene droši vien skatās tagad. Jā, droši vien ar viņu, ja es būtu viena, tad es droši vien arī neaizietu. Es domāju, jā. Tā kā, paldies. Pirms tam tu trenējies vieglatlētikā, un es atradu tādu informāciju, ka tev labākais laiks, tu man apstiprini, vai tā ir 100 metru sprintā 12,68. Oi, nē, tik ātri nē. Nav? Nē, 12,80 kaut kas. 12,80, nu labi. Šogad pasaules čempionātā uzvarēja ar 10,76. Protams, šo distanci nevarētu viņu pārspēt, bet vai pirmos 30 metrus tu varētu pārspēt? Pasaules čempionāta uzvarētāji? Domāju, ka nē. Nav tev tā uztrunāts tas starta sprints? Es domāju, ka es jau nezinu, kā viņas strādā. Mums ir arī tā specifika, kā mēs skrienam. Mums ir tā neērtā pozīcija arī. Un, varbūt kludējā, varbūt nē, varbūt. Ja viņas stumtu skeletonu, varbūt. Tad noteikti. Bet es arī stipri šaubos. Par tiem, tu jau teici, ka nedomāju, ka būs tik grūti. Un arī iepriekšējās sezonas bija tas desmitnieks un bija tur kaut kur tev tu esi pienākus klāt. Tā lielākā bauda skeletonā, kas ir? Labs brauciens. Tas, kad tu brauc, tu stūrē un iet tur, kur tev vajag. Tad arī ir tas, kad man tevi klausa un arī tu izdari visu pareizi, kad tiešām iet un tik ātrums nāk un tu ķer kaifu. Par to ātrumu, lai viņš atnāk līdz tai pirmajai vietai, to, ko jau daudz liekas, un varbūt arī pati tu jau sajūti, kad viņš atnāks, kad būs tas piedestāls un tas Everests. Visi jau man tagad, tik medaļas būs kaklā jākarina un tā, bet es tā piezemēti visus šos gadus 11 vietas, un šī 3 posmi pagaidām uz tā visa fona vēl nav nekas, un man vēl tas nav tā kā pašsaprotam, ka tā ir jābūt. Es zinu, ka treneriem jau ir, bet man vēl iekšēji tā, kad es esmu tik ilgi vīlusies sevi, ka tagad tie 3 posmi, tagad tā jābūt, tā vēl neuzskatu. Līdz šai sezonai, kas tev neļāva padoties? Taču bija brīdis, kad viss pietiek. Rāļ, tu kur? Dainis. Mums bija tieši pirms šīs sezonas arī bija saruna, kad es teicu, ka varbūt tomēr jāliek malā, tad bija tas, kad es jau biju izcīnījis to vietu Olimpiskajā vienībā sastāvā un bija piešķirts šis finansējums. Un tad viņš teica, tagad tā kā skola jau ir nost, vairs nav jābrauc uz lekcijām, tad šo gadu tā kā tikai sportam. Lai nav blakus tur lekcijas, ka jābrauk kā Rīgas Sigulda un tā skriešana un stress un tikai skeletons un tad redzēs. Mums vēl ir daudz jautājumu, bet mēs dosim priekšroku mūsu skatītājiem. Viņi arī Twitterī uzdod jautājumus. Jūs uzdodiet, reklāmas pauzes laikā vēl varat paspēt, un mēs atgriežamies pēc reklāmas pauzītes. Un kāds no jums noteikti tiks pie ASICS īpašajiem cimdiņiem. Tā kā tiekamies pēc reklāmas. Sporta studija Lielda Priedulēnes skeletonista, Latvijas vienīgā un labākā. Pie mums studijā mēs sākam Twitter jautājumus no skatītājiem. Vai es izmēģināju braukt ar bobu? Mani novizināja, bet man nevisai patika. Vai ar plēvi zem dibena varētu izbraukt Siguldas rasi? Droši vien jau ir braukts, es domāju. Ja tā plēva vairs ja jau lāps, tu var nobraukt pēc ar plēvi. Rainers, cik smagas ir skeletona kamanas? Tas ir atkarīgs sievietēm vai vīriešiem. Tad arī man ir 30,6 kg. Pati nes viņas arī? Jā, protams. Arturs jautā, cik ļoti tagad noder agrāk apmeklēties sprinta distanču treniņu? Es domāju, noteikti iedot kaut ko, jo mums arī tas pats sprints ir tikai neērtākā pozīcijā. Tā kā gargabalniekiem, es domāju, būtu grūtāk. Emīls, vai bērnībā jau patika dragāt ragavās leju pa kalniņu ar galvu pa priekšu? Ar galvu ne, bet ragaviņām jā. Arturs, jo mazāks augums un svars, jo vieglāk braukt?
Grūti pateikt. Nav daudz vietas, kur to svaru ielikt, lai ātrāk ietu lejā. Bet vieglāk, nezinu, grūti pateikt. Bet, ja ir augumā ražanākā skeletonisti, tad varbūt, ka viņi ātrāk sasniedz to. Kaut gan Tomas un Martina piemērs jau parāda, ka tā nav. Es domāju, tas ir individuāli. Arnes jautā, ar ko jautrāk? Ar Martinu vai Tomasu vai tomēr ar Daini? Laikam tad būs jāizvēlās. Viens obligāti. Apvainosies pārējiem. Labi, es teikšu Saka, Tomu. ir dukuru. Tukur, jā. Inters prasa, vai es kādreiz kaut ko aizmirsu paņemt līdz uz sacensībām? Uz sacensībām tu nē. Bet uz treniņu? Jā, ir šis tās Nu, es aizmirsts. ceru, ka uz nākamo jautājumu tu atbildēsi Īglese. Kura trasa tev visvairāk patīk un kura nepatīk? Divas top, kuras patīk, ir Soči un Altenberga, un nepatīk Lake Placid un Whistler. Pasaules čempionāta trasa? Īglas pirms šīs nometnes vēl nevisai, jo es viņu īsti nesapratu, bet tagad jau vairāk tā kā uz pozitīvo pusi. Tā kā bieži vien brauc uz sacensībām arī ar automašīnu pa bāņiem, tad noteikti šis jautājums ir tāds uz tevi vērsts. Ar kādu vislielāko ātrumu esi braukusi ar mašīnu un ar kādu ar skeletonu? Vai sanācis Ceļu uzskaitīt? policists neskatās. Vācijā jau tur tā neskatās uz bāņiem, vai ne? Jā, ar mašīnu pie 150, ar skeletonu 130. Andis jautā. Visiem tādi profesionāli jautājumi. Bet kur ir standarta jautājums? Vai tev ir puisis? Ir, jā. Nu, tā ir daudz šķēļu nopūtās. Ja tu nenodarbotos ar skeletonu, kas būtu tas, ko tu aizstātu? Nezinu. Iepirkšanās. Profesionāli droši vien nekas. Mārtiņš jautā, vai tu atceries savu pirmo braucienu, kāds tas bija? Jā, atceros, man nepatika. Bija tāda sajūta, ka es esmu tā kā iesprostot un netieku ārā. Nu, es ieguļos kamenās un apsēdināt jau vairs nevaru. Jābrauc lejā un jā, tas bija pirmais. Kur ir tā trases daļa, kuras Siguldā tevi ir lielākās bailes vai raizes? No 11. līdz 13. virāžai. 11, 12, 13. Tas ātrais, jā. Tas ir ātrais ar spiedienu, tā kā man kakls vājš, tad es tur neko neredzu. Arī 150. reizi, kad brauc vienalga. Arī, jā, vienalga. Tā, tagad gan tev jāizšķirās, kurš ir labākais jautājums no skatītājiem. Asiks skriešanas cimdi viņam īpašumā. Lai iet tam par tām trasēm, kuras mīļākās. Pēdējais jautājums, ko tu vēlētos no Ziemassvētku vecīšas Ziemassvētkos un kā tu sagaidīsi šo īpašo vakaru? Mierīgi pa mājām ar ģimeni un ko vēlētos, lielāku ticību sev. Neko par pasaules čempionātu? Vēl ne. Vēl nē. Paldies, ka ciemojies. Paldies jums. Priecīgs svētkus un paldies, Jums arī, ka atnāci. Paldies. Paldies.